Mūsu projekta galvenais mērķis ir izstrādāt jaunu asins analīzi krūtsvēža diagnostikai un pacientu novērošanai terapijas laikā un pēc tās. Protams, šādus testus mēģina izstrādāt simtiem zinātnieku visā pasaulē. Kas šeit ir jauns? Mūsu grupas galvenais izpētes objekts ir ekstracelulārās vezikulas. Tās ir mazas, ar šūnas membrānu apņemtas vezikulas, jeb pūslīši, ko producē visas organismu šūnas un to skaitā arī vēža šūnas. Turklāt vēža šūnas tās producē pastiprinātā daudzumā. Līdz ar to vēža pacienta asinīs daļa no vezikulām ir nākušas no vēža šūnām. Tas šķiet ļoti atraktīvi. Mēs varam paņemt cilvēku asins paraugu, izpētīt, kādas tajā ir vezikulas un pateikt, vai cilvēkam ir audzējs, un ja ir, tad pateikt, kādas ir mutācijas, līdz ar to prognozēt, cik šis audzējs ir agresīvs un piemērot atbilstošu terapiju. Ļoti daudz zinātnieki, to skaitā mēs, līdz šim esam mēģinājuši pētīt vezikulu molekulāro saturu. Lai gan šāda pieeja ir devusi iespēju atrast vairākus šķietam daudzsološus biomarķierus, līdz šim tikai neliela daļa ir izdevies validēt un tikai daži šādi testi ir sasnieguši klīniku. Taču ir zināms, ka vēža šūnu producētās vezikulas izplatās visā organismā, un tās var uzņemt dažādas šūnas, kurās šīs vezikulas izraisa dažādus efektus. To skaitā izmaina gēnu aktivitāti, kas viennozīmīgi veicina audzēju progresiju. Un mēs nolēmām izpētīt, vai ir iespējams šīs vēža šūnu sūtītās ziņas pārtvert un atšifrēt. Šī projekta galvenais uzdevums ir uzkonstruēt biosensoru šūnas, kas spēj uzņemt vēža producētās vezikulas un uz tām reaģēt ar attiecīgu gēnu aktivitātes izmaiņām. Nākošais solis būs testēt šīs biosensoru šūnas ar vēža pacientu un veselu cilvēku vezikulām un noskaidrot, kuru gēnu aktivitāti ietekmē specifiski vēža pacientu vezikulas. Tādējādi galvenais viena gada laikā sasniedzamais rezultāts būs apstiprinājums, ka šādā veidā ir iespējams diagnosticēt krūtsvēzi. Ja šis projekts būs sekmīgs, ieguvēji no tā būs gan krūtsvēža pacienti, gan ārsti, gan jebkura sieviete. No pacientu un ārstu skatu punkta šī būs vienkārši asins analīze, ar kuras palīdzību ir iespējams saulaicīgi detektēt audzēju, kā arī monitorēt slimības gaitu. Saulaicīgi detektēt slimības atkārtošanos, kas dod iespēju saulaicīgi uzsākt piemērot ārstēšanu.